Tas, ko tu iegūsi, būs spēja objektīvi uztvert realitāti. Šodien cilvēki pārsvarā dzīvo ilūzijās, jo ir pazaudējuši, teiksim, spējas, kas ļautu objektīvi vērtēt notiekošu apkārtējā pasaulē. Ja, tad pēc būtības neredz, kāda pasaule ir patiesībā, neredz, kādi ir cilvēki patiesībā. Tā tālāk. Ja. Un attiecīgi, ja mēs neredzam, kāda ir šī te pasaule un kas notiek ar šo te pasauli patiesībā, ja, tad par ko mēs te gribam vēl runāt par kaut kādām tur gudrībām, zināšanām, tur garīgumiem un vēl kaut ko, ja mēs vienkārši neredzam, kur mēs dzīvojam un kā mēs dzīvojam. Redzēs nevis tikai tur to materiālo daļiņu no pasaules, kas ir varbūt 5% no patiesā šīs pasaules piepildījuma, ja? Tad mūsu tie ķermeņi un objekti materiālē, ja? Bet viņš redzēs visas saiknes starp tiem ķermeņiem, objektiem, visām lietām, procesiem un visu pārējo, ja? Tad viņš redzēs visas šīs te saiknes, tad viņš sapratīs arī procesus. Labāk saprotot procesus, mēs sāksim redzēt kopainu. Šobrīd mēs redzam atsevišķus elementus. 1 elements, 2 elementi, 3 elementi. Ja? Mēs nesaprotam, kā viņi miedarbojas, jo mēs neredzam saiknes, caur ko viņi miedarbojas. Mēs tikai post factum redzam rezultātu pēc šo te objektu miedarbības. Bet pirms notiek pati miedarbība fiziskajā plānā, ja? Ir jau sen enerģētiskās saiknes noslēgušās, kuras veiks to miedarbību. Tad, ja mēs jau laicīgi redzam šīs te sasaistes starp tiem objektiem, starp šīm te saiknēm, tad mēs rēķinamies ar to, ka mums arī skaidrs, kas nākotnē sekos pēc šī te notikuma. Nu, tad mēs jau redzam, tu vari savā ziņā teikt, ka tu jau vari pareģot nākotni minimālā veidā, ja tu redzi smalko plānu, ja, tu redzi to energoinformatīvo potenciālu. Vēl viena lieta noteikti, kas svarīga, tu iegūsi reāli, nevis teorētisku pamatu savai, teiksim, spēju attīstībai vai garīgai attīstībai. Ja, jo šodien lielākā daļa nodarbojas ar garīgo attīstību pēc kādiem vadmotīviem vai vadlīnijām, ja, pēc tā, ko viņš ir izlasījis grāmatā vai dzirdējis, ko kāds viņam ir pateicis. Ja. Bet tad, kad tu pats sāc redzēt, kas notiek pasaulē, tev vairs neinteresē, ko tev kāds saka, tev neinteresē, kas tajās grāmatās ir rakstīts. Ja? Tev grāmata varbūt interesēs tikai no tāda aspekta, ka tu atvērsi un skaties, šī grāmatā ir kaut kas sakarīgs ierakstīts, viņš atbilst tam, ko tu dzīvē redzi varbūt. Ja? Jo pārsvarā man pieņemsim ir tā, ka es nepērku grāmatas, man neinteresē lasīt nekādas grāmatas par garīgumu un vispārējo. Man interesē grāmata tikai tad, kad es viņu pašķirstot, es ieraugu, ka te ir kaut kas atbilst reālajai dzīvē šī grāmatā. Tad viņa kā apkopojums ir laba un iespējams tas, kas to grāmatu ir sarakstījis, arī viņš redz reālo dzīvi. Varat rēķināties ar to, ka, ja jūs sāksiet mācības šī te kursā, tad jums pazudīs jau kāda veida tur noslēpumainība un, nezinu, kā es mēdzu teikt, ezotēriskais romantisms, ja, par to, kā tas viss mums darbojās un ir iekārtots. Ja. Es tā kā kursa laikā es izskaidrošu tīri no fizikas, ķīmijas un bioloģijas aspektiem, kā tas viss enerģētikas darbojās, ka tur nav nekas pārdabisks, ka tas viss ir vienkārši normāls, dabīgs process, ja, ka tur nav nekā pārdabisks. Tieši tas pats arī ar mūsu redzi, ja, ka tur tas nav nekas pārdabisks, kaut ko sākt uztvert un tā tālāk. Ja, tas ir normāls, dabīgs process, tad, ka mēs neesam notrulinājušies. Šī kursā var piedalīties jebkurš cilvēks, protams, te ir tāds moments, ja. Citreiz ir pat labāk piedalīties šī kursā tam, kurš nav neko vēl sapratis, ja, šī te dzīvē. Nu, ne dzīvē, bet ezotēriskajā pasaulē, ja, kurš nav baigi tur izurbies, kā es teicu, 150 grāmatas, jo te viņš mēģinās saskatīt visur tās bildītes, kuras viņš redzējis grāmatās iepriekš. Viņš mēģinās pielīdzināt visu ar tām bildītēm, kuras viņš iepriekš ir saskatījies visādās tur ezotēriskās literatūrās, grāmatiņās un, nezinu, filmiņās un vēl nezinu. Darbs kursā būs diezgan intensīvs. Mēs, principā, jūs nebūs nekam citam baigi laika, jūs būsiet diezgan noguruši visticamāk pēc tām mācībām. Kā es teicu, smadzenes kūpēs, ūdens jādzer, vendeni ir šeit, jā, tas bundulis tepat tās. Ja grib ņemt paši savus tur ūdeņus, tur kaut kādus tur uzlabotos sārmainos vai
negatīvi lādētos, ja, lai labāk uzsūc un tā, tāpēc, ka smadzenes žūst ārā pie lielas koncentrācijas un spriedzes, ja, tad cilvēkam sāk parādīties, kā lai saka, tas ņedamagaņie krieviski, ja, bet enerģētiskais trūkums. Kas ir enerģētiskais trūkums? Tad, kad mums ir pārkarsis kaut kāds ķermeņa daļa, šī gadījumā smadzenes var pārkarst. Tiek uzskatīts, ka gaišredzība ir kaut kādas muļķības, ka tas ir kaut kas pārdabisks un neiespējams pat. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka lielākā daļa sen ar to vairs nenodarbojās, bet patiesībā tur nav nekas cits kā tīri bioķīmiskie procesi, fizika un vienkārši spēja un vēlme strādāt ar šīm lietām. Un tu vari jebkurš cilvēks manā skatījumā, kuram ir acis un kurš redz ar acīm, var praktiski jebkurš redzēt gaismas, dažādus gaismas starantus. Mēs kā minimums redzam sauli, ir kaut kāds gaismas spektrs, ja, ko mēs redzam, ja, bet tad ir kaut kāds, ko mums ir grūtības saskatīt vai ko mēs neredzam. Ja. Un tāpēc, ja cilvēks saka, ka tās muļķības, kā tu vari uzskatīt, ka muļķības ir elektrība? Ja? Tu elektrību neredzi, bet viņi ir, tu gaisu nosacīti neredzi, ja? Bet viņš ir, tu viņu elpo. Ja? Tāpat tās ļoti daudz citas lietas, tur radiofrekvences, tur viļņus, ja? Mēs neredzam, bet viņi ir. Ja? Un tad ko mums uzskatīt, ka arī tas neeksistē tikai tāpēc, ka mēs neredzam. Ja? Tas būtu muļķīgi. Tieši tāpatās arī par šīm visām bioenerģētiskajiem procesiem, kas norisinās cilvēku, arī to visu var redzēt.